Otrdienās 16:10 Radio 1 ēterā raidījums Bumba grozā. Viss par un ap lielo basketbolu Jēkabpilī. Raidījuma saspēles vadītājs Jānis Puga. Atkārtojumu klausies ceturtdienās 19:10 un svētdienās 11:00. Neviens nespēj saturēt mūs! Esiet sveicināti Radio 1 klausītāji! Mums ir liels prieks šodien būt ēterā un uzsākt šo sportisko raidījumu, kura nosaukums ir Bumba grozā. Raidījumā runāsim par un ap lielo basketbolu Jēkabpilī, tātad epicentrā mums būs basketbola klubs Jēkabpils. Šodien un arī turpmāk ar jums kopā būšu es, Jānis Puga. Bet studijā neesmu viens. Man blakus atrodas arī basketbola kluba Jēkabpils galvenais treneris Edgars Teteris. Labdien! Labdien! Un komandas kapteiņa asistents Oskars Virsis. Esiet sveicināts! Sveicināti! Tātad sezonā jau ir aizvadītas 6 spēles, izcīnītas 2 uzvaras un piedzīvoti 4 zaudējumi. Kā jūs vērtējat sezonas sākumu? Vai viss izdevās tā, kā bija plānots? Es domāju, ka noteikti uz doto brīdi mēs neesam nospēlējuši tā, kā to gaidījām mēs paši. Tā kā gaidīja līdzjutēji, tā kā gaidīja kluba vadība. Jā, tāda esam zaudējuši dažas spēles, kuras mums nevajadzēja zaudēt. Bet, jāsaka, sākums vienmēr ir grūts. Un es uzskatu, ka ar katru spēli mēs tomēr spēlējam labāk. Jā, un progress ir acīm redzams, un es domāju, ka arī rezultāti neizpaliks. Jā, tātad pēdējā spēlē pret Vēfu zaudējums ir 59-84. Kas izdevās un kas neizdevās šajā spēlē? Jāsaka gan, ka Vēfs tā tomēr ir ļoti augsta līmeņa komandā, un lai spēlētu līdzīgi ar VF komandu, ir jāsakrīt vairākiem faktoriem. Mums ir jābūt par 100% gataviem šeit spēlē, jā, un varbūt VF komandas motivācija un gatavība nedrīkst būt 100%. Tad, mēs šim mačam nebijām 100% gatavi gan objektīvi, gan subjektīvi iemeslu dēļ. Jā, tad vairāk spēlētāji bija spēlē ar slimību, arī bija traumēti. Aigars Vītols nepiedalījās spēlē. Jā, arī Vēfs nospēlēja savā līmenī, un līdz ar to īsti iespējas aizķerties rezultātā mums neradās. Kaut gan liela daļa maču mēs nospēlējām cienīgi, bet tomēr, teikšu tā, mēs paši nenospēlējām savu spēli, un arī Vēfs pārliecinoši kontrolēja notikums laukumā. Līdz ar to likumsakarīgs zaudējums. Jā, un kā jau jūs pieminējat, kas tad būtu vēl jādara tādai komandai kā basketbola klubam Jēkabpils, spēlēt pret tāda līmeņa komandām kā VF, kas spēlē Eirokausos? Kādi taktiskie gājieni būtu jālieto, lai spēlētu kā līdzīgs ar līdzīgu? Protams, ka katram mačam mēs gatavojamies, katram pretiniekam mēs gatavojamies individuāli, un katrs pretinieks piedāvā mums savus taktiskos risinājumus, un mēs cenšamies viņiem piedāvāt savus. Bet psiholoģiskā ziņā mēs noskaņojamies visām spēlēm vienādi, vai tas ir VF vai tā ir U18 izlase. Jā, tad mēs katrai spēlē noskaņojamies vienādi, un uz katru spēli mēs ejam laukumā ar domu uzvarēt. Jā, tad, protams, kā jau es teicu, zvaigznēm ir jāsastājās noteiktās vietās, lai mēs uzvarētu tādu komandu kā Vēfs, bet es uzskatu, ka tas nav neiespējami. Jā, es uzskatu, ka pirmā ceturtdaļa un otrās ceturtdaļas sākums bija ļoti labs. Jūs bijāt vadībā pat ar 28-26, bet kas notika tajā brīdī, tad, kad Vēfam bija 14 punktu izrāviens? Mēs pieļāvām dažas kļūdas aizsardzībā. Vēfs šīs kļūdas izmantoja, trāpīja brīvos metienus. Varētu teikt tā, ka mēs tajā brīdī pat nevarētu teikt atslābinājāt. Mēs vienkārši pieļāvām vairākas kļūdas, jā, un Vēfs šīs kļūdas nepiedeva. Jā, tad, varētu teikt, ka viņi tajā brīdī nodemonstrēja savu klasi, mums spēle neaizgāja, un šī brīdī varbūt mēs arī šo spēli zaudējām. Pēc tam mēģinājām tikt rezultātu atpakaļ, diemžēl tas neizdevās, jā, un kā jau es teicu, likumsakarīgs zaudējums. Jā, un tagad jautājums, kas būtu jāizdara, lai Jēkabpils līdzjūtēji varētu Jēkabpilī sagaidīt komandu, kura spēlē Eirokausos? Kas būtu jāizdara Jēkabpils komandai? Pirmkārt, droši vien jātiek pie sava sporta kompleksa, jo lai cik mājīgi un patīkami būtu spēlēt Jēkabpils sportnamā, diemžēl Eirokausiem šī zāle neatbilst. Jā, un es domāju, ne Jēkabpils skatītājiem, ne kluba atbalstītājiem nebūtu interesanti, ka Jēkabpils komanda spēlētu Eirokausos citā pilsētā. Jā, tas būtu viens no šādiem faktoriem. Pārējā ziņā es uzskatu, ka klubu sistēmā viss ir pietiekoši labi sakārtots, lai klubs
savu iespēju robežās varētu arī startēt Eirokausos. Protams, ka sastāvs būtu mazliet jāpapildina, jo ar esošo sastāvu mums, es domāju, tur klātos samērā grūti, bet nekas nav neiespējams, un es domāju, ka kluba atbalstītāji, kluba vadība un arī mēs paši ceram to kādreiz izdarīt. Jā, paldies. Un tagad jautājums par vietējiem spēlētājiem. Pēc cik gadiem varēs nokomplektēt starta piecinieku tikai no jēkabpiliešiem? Starta piecinieku no jēkabpiliešiem mēs varētu nokomplektēt arī tagad. Jā. Tikai jautājums ir, kādā līmenī mēs ar šo starta piecinieku varētu spēlēt. Jā, tad, nezinu, vietējie čaļi, gan tie, kas ir komandā, gan tie, kas ir sportskolā. Jā, tad esmu redzējis arī sportskolas vecāko grupu spēles. Čaļi trenējās, čaļi cīnās, jā, un ar katru treniņu, ar katru spēli, ar katru sezonu kļūst labāk. Un es domāju, 2-3 sezonas un ir pilnīgi iespējams, ka komanda jau pārsvarā varēs veidot no vietējiem spēlētājiem. Jā, paldies. Un tagad parunāsim nedaudz par to, kas ir ārpus spēlēm. Parunāsim par to, kas notiek komandas iekšienē. Tātad, ar ko jūs nodarbojaties starp treniņiem? Un vai basketbolisti pavada laiku kopā arī ārpus spēlēm un treniņiem? Starp treniņiem mēs pārsvarā neko nedaram. Sēžam savos dzīvokļos pie datoriem un guļam. Un tā vairāk nekas interesants. Un jā, šeit tad arī pavadam kopā laiku kaut kur, bet pārsvarā jau ne, jo brīvdienās visi brauc pa mājām, pie ģimenēm, pie draugiem. Un tā, jo cik tad var kopā? Dienā katru reizi kopā vajag atpūsties arī. Jā, un arī Oskar pastāstīja par basketbolista ikdienu. Vat, piemēram, nedēļa basketbolā. Cik bieži nedēļā ir treniņi? Ko tu dari, piemēram, savā brīvajā laikā, savus hobijus pastāsti un tā? Nedēļā parasti ir pusotru dienu vai 2 dienas brīvas, un tad pārsvarā visus braucam pa mājām, kur katrs dzīvo. Cits Gulbenē, cits Alūksnē, cits Rujenā, un visi aizbraucam pa mājām un pavadām laiku ar ģimenēm. Bet ikdienā, kad ir 2 treniņu dienā, pirmais sākās 11. No rīta pamostamies, pavadām brokas un uz treniņu. Pēc tam neko, pusdienas, dienu guļam un vakar atkal treniņš. Un tā visas dienas vienādāks, jā. Vairāk jau neko šeit nedarām. Jā, un esmu dzirdējis, ka Jēkabpilī ir problēmas ar ar ēstuvēm un tā, ka nav pēc spēlēm un pēc vakara treniņiem, kur pārēst. Kā jūs šo problēmu atrisināt? Jā, pa dienu ir. Pēc treniņiem var ļoti labi šeit pārēst, bet vakarā ir problēmas. Ja treniņš beidzās ap 10, tad viss ir slēgts, un tad jau sanāk gatavot pašiem mājās kaut ko. Kādas ir jūsu iecienītākās maltītes, pašu gatavotās? Pelniņa, cīsīgi. Jā, paldies. Un tagad jautājums Edgaram. Vai jūs neizjūtat spiedienu no publikas, vadības? Tomēr Jēkabpils ir jauna komanda, visi gaida baigos brīnumus un tā. Es domāju, ka nav jau arī tā, ka kāds gaida no mums brīnums, un mums arī pašiem brīnumi nav jāparāda. Mums vienkārši jāspēlē savu spēli un jāizcīna uzvaras. Jā, tad, protams, ka nav tā, ka kāds nākt klāt no līdzjutējiem vai no vadības un teikt, jums obligāti jāuzvar un jums šodien obligāti jāuzvar. Nē, bet mēs paši tomēr jūtam, ka visi grib, lai mēs mājās beidzot izcīnīt šo te uzvaru, jā, un visi no mums gaida šīs te uzvaras. Tas tikai likumsakrīgi, jo sastāvs ir savāks pietiekoši konkurētspējīgs, arī pārbaudas mačos un arī dažās spēlēs sezonas laikā mēs esam pierādījuši, ka mēs varam uzvarēt. Mēs noteikti arī uzvarēsim gan mājās, gan izbraukumā. Jā, tad cīnīsimies katrā spēlē, bet kā jau es teicu, tādu atklātu spiedienu mēs neizjūtam, bet, protams, kā mēs arī saprotam gan to, ka kluba vadība un skatītāji gaida mums uzvaras. Ko es varu no savas puses apsolīt, mēs darīsim visu, lai sagādātu viņiem pēc iespējas vairāk priecīgu brīžu. Jā, paldies. Un tagad pēdējais jautājums. Kā jums patīk šeit Jēkabpilī? Jēkabpilī, kā jau Oskars teica, sportisti ikdiena ir tāda, ka mēs daudz laika pavadam treniņos, jā, un starp treniņiem ir arī spēlētājiem ir jāatpūšās, treneriem ir jādomā par nākošajām spēlēm, ir video analīze un viss pārējais. Tad ļoti daudz pavadīt laiku šeit Jēkabpilī mums nesanāk. Jā, bet ko es varu teikt, tad cilvēki ir atsaucīgi, cilvēki interesējās par to, ko mēs šeit darām.
Jā, tad nekādas negatīvas emocijas no skatītājiem mēs neesam guvuši. Jā, tad mūs atbalsta, mēs uzvaram vai mēs zaudējam, tad cilvēki ir patīkami. Arī pilsēta ir sakārtot, jā, tā kā ir patīkami šeit uzturēties un darīt savu darbu. Jā, tad mums tikai atliek darīt savu darbu pēc iespējas labāk. Paldies! Tā kā jau treneris teica, ko daudz mēs īpaši šeit neesam redzējuši, bet es šeit jūtos labi, un par to liels paldies cilvēkiem, kas ir apkārt klubam, kas ļauj justies mums labi, izpalīdzīgi, un tāpēc mums šeit ir labi. Paldies! Ar to arī mūsu šīs dienas raidījums ir noslēdzies. Atgādināšu, ka šodien pie mums viesojās BK Jēkabpils galvenais treneris Edgars Teteris un kapteiņa asistents Oskars Viršis. Paldies viņiem! Tiekamies jau nākamā otrdien. Uz redzēšanās! Vislabāk! Otrdienās 16:10 Radio 1 ēterā raidījums Bumba grozā. Viss par un ap lielo basketbolu Jēkabpilī. Raidījuma saspēles vadītājs Jānis Puga. Atkārtojumu klausies ceturtdienās 19:10 un svētdienās 11:00. Neviens nespēj saturēt mūs!